Latvijas Republikas tiesības sargs sadarbībā ar Eiropas Tiesību studentu asociāciju Latvijā organizē tiesas procesa izspēli cilvēktiesībās. Tātad lietas faktiskie apstākļi ir šādi. Omērija ir valsts ar vēsturiskām nesaskaņām divu etnisko grupu starpā – pamatiedzīvotāji omērieši un minoritāte brināņi. Vēl šodien šīs nesaskaņas nereti izpaužas vardarbīgā veidā. Omērijā aktuāli ir terorisma draudi, īpaši organizācijas Nakts Sardze organizēto uzbrukumu dēļ. Tajā pašā laikā Omērija ir lielākais interneta lietotājs rēķinot uz iedzīvotāju pasaulē. Un sociālo tīklu, piemēram, Twitter lietošana Omērijā ir īpaši populāra. Pēdējo pāris gadu laikā arī interneta vidē pieauga aicinājumu uz vardarbību. Ievērojot minētās problēmas, Omērija ir pieņēmusi terorisma apkarošanas likumu, kura būtiskākās sadaļas paredz sekojošo. 3. pants. Persona izdara noziedzīgu nodarījumu, ja tā publicē vai ļauj citam publicēt ziņu, ko atsevišķi vai visi sabiedrības locekļi, kuriem tā ir publicēta, varētu saprast kā tiešu vai netiešu iedrošinājumu vai citu pamudinājumu veikt, gatavoties vai ierosināt teroraktus. Un ziņas publicēšanas laikā personai ir bijis nodoms ar publicēto ziņu iedrošināt vai citādi pamudināt sabiedrības locekļus veikt, gatavot vai ierosināt teroraktus. 4. pants. 3. pants tiek piemērots arī tādām ziņām, kas ir publicētas elektroniski, tā skaitā interneta pakalpojumu sniedzēju vai sociālā tīkla izmantošanas laikā vai ar tā starpniecību. 5. pants. Ikvienam, kas ir vainīgs šajā likumā paredzētā noziedzīga nodarījuma izdarīšanā, tiek piemērots kriminālsods vai civiltiesiska atbildība atbilstoši tiesas noteiktajiem. Tagad mēs nonākam pie galvenās personas, Umani kunga. Umani ir Omērijas tieslietu ministra valsts sekretārs. Viņš aktīvi darbojas sociālajos mēdījos, tostarp arī Twitterī. Līdzās oficiālajiem Twitter kontam Umani ir savs privātais anonīmais konts ar nosaukumu Slepenais paštaisnais, kam ir vairāk nekā 800 000 sekotāju. Ar šī konta starpniecību Umani izplata tēnkas par politiķiem un raksta satīriskus jokus, jeb, kā vēsta konta apraksts, tā autors ir politiskais dzejnieks, kas vēsta patiesību no varas kuluāriem. Lietas ietveros būtiski ir 3 ieraksti. Ieraksts numur 1. Vēl viena pamiera gada diena tuvojas. Būtu žēl, ja šie necilvēki no mūsu teritorijas maģiski pazustu, kā bum, es domāju, puf. Šo ierakstu citi Twitter lietotāji atkārtoja, jeb retvītoja 3500 reizes. Ieraksts numur 2. Dariet savu tiesu, lai attīrītu Omēriju. Jūsu valsts jums pateiksies un piedos jums. Mūsu vadoņi nevar teikt, ko viņi domā, bet es varu. Twitter lietotājs vārdā Nakts Sargs 00 atbildēja uz šo ierakstu rakstot dzirdu tevi skaļi un skaidri. Ieraksts numur 3. Slepenais paštaisnais atbildēja Nakts Sargam, sakot ar divpalīgu. Slepenā paštaisnā aktivitāte Twitterī vienmēr bija raisījusi plašas diskusijas sabiedrībā, taču pēdējie 3 ieraksti izraisīja publikas protestus. Pat vietējais laikraksts vēstīja, ka gadījumā, ja Omērijas varas iestādes nereaģēs un, ja slepenā paštaisnā ierakstiem sekos vardarbību, Omērijas valdības rokas klās asinis. Umani tika notiesāts par šiem ierakstiem saskaņā ar Omērijas 2012. gada terorisma novēršanas un apkarošanas likumu, un viņam tika piespriests 1 gada cietumsods. 2014. gada 1. jūnijā, kas ir pamiera gada diena, vardarbība nenotika. Omērijas augstākā tiesa ir atstājusi spēkā zemāko instanču tiesas spriedumus, tādēļ Umani ir izsmēlis visus nacionālos tiesību aizsardzības līdzekļus. Umani ir vērsies Eiropas cilvēktiesību tiesā ar lūgumu tiesu atzīt, ka Omērijas rīcība nesamērīgi ierobežo viņa tiesības uz izpausmes brīvību, ko aizsargā Eiropas cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 10. pants. Lūdzu, piecelties, tiesa nāk. Šodien mēs izskatīsim lietu starp pieteicēju Mr. Umani un atbildētāju valsti Omēriju. Strīds par vārda brīvības aizskārumu. Tagad aicināšu pieteicēju pārstāvu uzstāties. Atgādināšu, ka katram pārstāvim ir dots 10 minūtes savas pozīcijas uzturēšanai, un tad dots papildus 2 minūtes replikai un atbildēji uz repliku. Lūdzu, aicinu pieteicēju pārstāvu. Labdien, augstgodājumā tiesa, klātesošie.
Mans vārds ir Kristīna Gailīte, un es šajā lietā pārstāvu pieteicēju Umani kungu. 10 minūšu laikā es pierādīšu, ka Omērijas valsts ir pieļāvusi pieteicēju cilvēktiesību pārkāpumu, nesamērīgi ierobežojot pieteicēju tiesības uz izpausmes brīvību, ko aizsargā ne tikai Eiropas cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 10. pants, bet arī ANO vispārējā cilvēktiesību deklarācijas un starptautiskā pakta par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām 19. pantu. Es pierādīšu, ka ierobežojums nebija noteikts ar likumu un ka tas nebija nepieciešams demokrātiskā sabiedrībā. Argumentāciju izklāstīšu 10 minūšu laikā, savukārt replikai es vēlētos veltīt 2 minūtes. Vai tiesai būtu nepieciešams izklāstīt vēlreiz lietas faktiskos apstākļus? Nē, paldies. Ja tiesai nav iebildumu, tad es pievērsīšos argumentācijas galvenajai daļai. Umani lūdz tiesu atzīt, ka apsūdzība un piespriestais cietumsods par tiesību uz vārdu brīvību izmantošanu radīja būtisku un nesamērīgu pieteicēju cilvēktiesību pārkāpumu. Kā labi zināms, izpausmes brīvība ir viens no svarīgākajiem jautājumiem demokrātiskā sabiedrībā. Tieši šī iemesla dēļ Eiropas cilvēktiesību tiesa ir atzinusi, ka pat tāda informācija un idejas, kas šokē, aizvaino, uztrauc un netiek uztverts pozitīvi, ir pelnījušas aizsardzību. Šajā lietā pieteicēju tiesības ir tikušas ierobežotas sakarā ar pret viņu celto apsūdzību un piespriesto 1 gada cietumsodu. Es atvainojos, bet vai arī aicinājums uz terorismu tiek aizsargāts Eiropas cilvēktiesību tiesā, vai tur tad būtu jānovelk robeža ar tā saucamo kaitīgo runu? Protams, ka pastāv atšķirības, taču šajā gadījumā būtu svarīgi pievērst uzmanību Eiropas cilvēktiesību tiesas izstrādātajiem kritērijiem, piemēram, nesenajā lietā Periņčeks pret Šveici, kur tiesa secināja, ka vērtējot runu ir svarīgi vērtēt kontekstu, kādā tas ir izteikts, sociālo vai politisko fonu, kontekstu ne tikai plašāko, bet arī konkrētus vērtēt šos izteikumus un tam līdzīgi. Tas ir tas, ko es vēlāk pievērsīšos sadaļā, kuras runāšu par to, kāpēc ierobežojums nebija nepieciešams demokrātiskā sabiedrībā. Bet varbūt jūs varētu īsumā mums ieskicēt, kādēļ šajās apstākļos jau izstāstīt, ka konteksts tomēr liecina par to, ka konkrētajā Omērijas valstī pastāv šie terorismu draudi, tādēļ varētu uzskatīt, ka arī jebkāda runa būtu striktāk jāvērtē vai viņa atbilst, teiksim, konvencijas paredzētajai aizstāvētajai runai, ko aizsargā konvencija. Jā, konkrētajā gadījumā tas, kas mums būtu jāvērtē, pirmkārt ir, vai personai bija nodoms patiešām aicināt uz terorismu vai kādiem citiem vardarbīgiem aktiem. Un otrkārt, tas, kas mums ir jāsaprot, vai lietā vispār ir pierādījumi par to, ka tiešām bija iespējama faktiski vai potenciāla vardarbība. Šie 2 kritēriji ir norādīti kā galvenie kritēriji gan ANO dokumentos, gan arī ASV augstākās tiesas praksē, gan to ir norādījusi arī Starptautiskā juristu komisija, un proti, piemēram, arī Johannesburgas principos par nacionālo drošību, izpausmes brīvību un pieeja informācijai ir norādīts, ka aicinājums terorismu drīkst uzskatīt par starptautisku noziegumu tikai tad, ja var konstatēt subjektīvu nodomu un kur konkrēti izteikumi rada teroraktu vai nenovēršamu teroraktu iespējamību. Īsumā atbildot uz tiesneša jautājumu, pirmkārt, šajā lietā mēs nevaram konstatēt nodomu, jo ir skaidri redzams no konteksta, no šī anonīmā Twitter konteksta, un kā arī no iepriekšējās politiskās aktivitātes šajā kontā. Proti, pieteicējs bija zināms kā satīrisks komiķis, bija zināms, ka viņš izplata politiskas tēmas un tam līdzīgi. Tātad no šiem apstākļiem mēs nevaram secināt, ka patiešām viņam bija nodoms kaut ko tādu. Sakiet, lūdzu, vai jūs varētu palīdzēt tiesai nošķirt šo lietu no lietas Līroja pret Franciju, kur arī persona bija zināms karikatūrists, un tomēr viņš viņa apsūdzība tika atzīta par tiesisku Eiropas cilvēktiesību tiesas skatījumā. Viens no faktoriem, kas bija svarīgs šajā lietā Līroja pret Franciju, bija šis datums, kad tika publicēts šīs karikatūras, kas bija ļoti neilgi pēc 2001. gada 11. septembra notikumiem. Šajā lietā mēs nevaram konstatēt, ka, respektīvi, terorismu draudi un vardarbības draudi pastāvēja gan pirms, gan arī pēc pieteicēju šiem ierakstiem Twitterī, un kā ir atzinusi Eiropas cilvēktiesību tiesa, piemēram, lietā Sinkal pret Turciju vai Ostur pret Turciju, nav nekas,
pat ņemot vērā to faktu, ka valstī pastāv terorisma draudi un ka ir šis politiskais, sociālais tāds saspīlējums, nekas neļauj secināt, ka tieši pieteicējs ir atbildīgs par šīm terorismu problēmām un ka tieši viņa izteikumi ir radījuši vai aicinājuši uz potenciālu vai faktisku vardarbību. Bet vai gadījumā jūsu viedokli tomēr nemaina apstākļus, ka kādā vismaz no šiem ierakstiem ir tieši uzsvērts, ka tuvojas pamiera gada diena? Iespējams, jā, taču jūs runājat par pirmo ierakstu, vai ne? Jā, taču lasot šo ierakstu burtiski un vispār arī kontekstā ar visu šo pagātnes aktivitāti, šī vainīgā pagātnes aktivitāti, mēs nevaram secināt, ka tieši šis ieraksts varētu būt par iemeslu potenciālai vai faktiskai vardarbībai. Kaut vai pamiera gada dienā, vai arī jebkurā citā dienā. Kā mēs redzam no lietas apstākļiem, šajā gada dienā nekas nenotika. Par spīti tam, ka iepriekš šajā datumā šis datums iepriekš bija zināms ar to, ka tajā notiek daudz vardarbīga akti. Ja tiesa man atļautu pievērsties pirmajam kritērijam, proti ierobežojums nebija noteikts ar likumu. Varbūt īsumā varētu vēl atgādināt, kādēļ vardarbības neesamība ir kā kritērijs, kas izslēdz atbildību par aicinājumu terorismu. Jo kā mēs redzam, teiksim, no lietas Bonu pret Ungāriju, kad vardarbības neesamība var arī tikt izskaidrot ar aktīvu policijas rīcību, novēršot to. Un no šajā situācijā varbūt misters Umani ir izdarījis visu, lai uzskatot, ka tā vardarbība potenciāli iestāsies. Kādēļ mums būtu jāuzskata, ka šajā gadījumā tikai tā iemesla, ka vardarbība nav notikusi, misters Umani nav izdarījis visu, lai pastrādātu noziedzīgu nodarījumu. Augstgodājumā tiesa vērš jūs uzmanību uz faktu, ka šie iepriekš man citāti avoti ir norādījuši, ka ir jāpierāda ne tikai, ka faktiski vardarbība ir notikusi, bet arī potenciāls vardarbības iestāšanās iespējamība. Šajā gadījumā mums nav nekas no lietas apstākļiem, kas ļaut mums secināt, ka pastāv tieši cēloņsakarība starp šiem konkrētiem izteikumiem un potenciālu vardarbību. Pievēršoties kritērijiem, ierobežojums nav noteikts ar likumu, vēlos vērst tiesas uzmanību uz faktu, ka Omērijas terorisma apkarošanas likums nedefinē to, ko nozīmē terorakti, terorisms un aicinājums uz terorismu. Augstgodājumā tiesa nav apšaubāms, ka nav starptautiski panākts vienošanās par to, ko patiesībā nozīmē terorisms, un atkarībā no valsts tas var nozīmēt ļoti dažādas darbības. Taču apvienoto nāciju organizācija ir atzinusi, ka valstīm ir jāparedz precīzas nacionāla līmeņa definīcijas. Individam ir jāzina, kāda uzvedība ir aizliegta un kas tiks uzskatīts par noziegumu. Šajā gadījumā tas nebija iespējams, jo Umani neapzinājās tieši kādu uzvedību valsts uzskatīs par noziegumu. Es atvainojos, es saprotu, ka Umani ir Tieslietu ministrijas valsts sekretārs. Vai tiešām, ņemot vērā faktu, ka viņš šī likumdošanas iniciatīva bija kā atbilde pastāvošajai situācijai valstī, kur ir šie terorismu draudi, un visticamāk arī misters Umani ir bijis tieši iesaistīts šīs likuma projekta izstrādē, vai tiešām vai mēs varam apgalvot, ka viņš nevarēja paredzēt, kādas darbības aptver šis akts? Augstgadījumā tiesa kritērijs nav, vai Umani saprata, kāda uzvedība ir krimināla sodām. Kritērijs ir, vai jebkurš cilvēks valstī varētu saprast, kādas darbības vai kāda uzvedība tiks uzskatīta par noziegumu. Šis ir tas kritērijs, no kura mums ir jāvadās secinot, vai... Sakiet, lūdzu, vai mēs te neskatām jau aktīvi populārs, kad ir iesniegt sūdzību vispārējā sabiedrības vārdā, nevis tieši konkrēti misteru Umani vārdā? Nē, augstgadījumā tiesa mēs skatāmies tieši uz šo Umani tiesību aizskārumu, kas bija 1 gada cietumsods un celtā apsūdzība pirms tam. Runājot, ieskicējot par to, kādēļ sods nebija noteikts ar likumu, ir atzīts, ka sodiem ir jābūt precīzi un skaidri noteiktiem ar likumu. Šajā lietā tas nebija noteikts, jo likums nekādā veidā neprecizēja apstākļus, kādos tiek piemērotas konkrētas soda robežas. Tad papildus minētajiem ierobežojums nebija nepieciešams demokrātiskā sabiedrībā, un tas bija nesamērīgs. Kā jau iepriekš atbildējos tiesnešu jautājumiem, pirmkārt, mēs nevaram konstatēt personas nodomu, un otrkārt, lietā nav pierādījumi par to, ka ir vai būs potenciāli vai faktiska vardarbība. Tādējādi ierobežojums nebija nepieciešams demokrātiskā sabiedrībā.
Būtībā šajā lietā nebija pamata personai piemērot kriminālu atbildību. 1 gada cietumsoda piespriešana bija nesamērīgs ierobežojums. Pat, piemēram, Eiropas cilvēktiesību tiesas lietā Karatas pret Turciju tiesu pārsteidza soda smagums, vai es varētu lūgt vēl 30 sekundes domas pabeigšanai. Jā, protams, man ir daudz jautājumu. Tātad pat Eiropas cilvēktiesību tiesas lietā Karatas pret Turciju tiesu pārsteidza soda smagums, kas bija 13 mēnešu ieslodzījums. Arī lietā Perenčeks pret Šveici tiesa secināja, ka pats fakts, ka pieteicējs tika saukts pie krimināla atbildības, kas ir viena vispār no smagākajām ierobežojuma formām, ir izšķiroši. Ņemot vērā. Es pieskāršos, man tā pozīcija īstenībā mums ir skaidra, bet par to Karatas pret Turciju, vai nav tā, ka šitā lieta būtu nedaudz nošķirama, ņemot vairāk, ka šeit Misters Money ir lietojis pašu ietekmīgāko platformu, respektīvi internetā, paudz savus komentārus atšķirībā, kādas bija no Karatas pret Turciju. Jā, protams, Karatas lietā viens no faktoriem bija tas, ka šiem izteikumiem bija ierobežots iespējas, ierobežot ietekme, jo tie bija dzējoļi, kas bija publicēti. Kas nebija publicēti šeit sociālajā tīklā, kur ir ļoti liels sekotāju skaits. Tomēr mums būtu jāņem vērā, patiesībā šajā lietā mēs piemērojam ne tikai Karatas pret Turciju, mēs piemērojam vairākas citas lietas, un mēs, protams, nekad nevarēsim atrast lietu, kuras apstākļi ir identiski šīs lietas apstākļiem, un šīs citas lietas mēs vienkārši izmantojam kā atsauces līdzekli, ko tiesa varētu izmantot risinot šo te strīdu. Ņemot vērā šos apsvērumus, augstgadījumā tiesa pieteicējs lūdz konstatēt, ka pret Umani celtā apsūdzība un cietumsoda piespriešana atbilstoši terorisma apkarošanas likumam radīja nesamērīgu pieteicēja izpausmes brīvības pārkāpumu. Līdz ar to pieteicējs lūdz tiesu atzīt, ka viņa pamatiesība ierobežojums nebija noteikts ar likumu, bija nesamērīgs un tādējādi neatbilst Eiropas cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 10. pantam. Paldies par uzmanību. Paldies. Es lūkšu atbildētāju pārstāvi uzturēt savu pozīciju. Labdien, godātā tiesa, pieteicēju pārstāvi, klātesošie. Mans vārds ir Agneta Rumpa, un šajā lietā es pārstāvu atbildētāju Omērijas valsti. Turpmākajās 10 minūtēs es paskaidrošu, kādēļ pieteicēju prasības atzīt izteiksmes brīvības pārkāpumu ir nepamatots, un konkrēti ka Umani kunga notiesāšana bija attaisnots izteiksmes brīvības ierobežojums, jo tā izpildīja visus 3 nepieciešamos priekšnoteikumus. Bija noteikti ar likumu, bija kalpoja leģitīmiem mērķiem un bija samērīgi, respektīvi nepieciešama demokrātiskā sabiedrībā. Un tagad es apskatīšu atsevišķi katru no šiem priekšnoteikumiem turpmāko 10 minūšu laikā. Godātā tiesa, ierobežojums bija noteikts ar likumu. Notiesāšanas pamats bija Omērijas likums, konkrēti terorismu novēršanas likums 3. pants, un šis likums pretēji pieteicēja apgalvojumam bija pietiekamam kvalitatīvs un bija pietiekami paredzams. Jānorāda, ka īpaši tādas personas kā Misters Umani, kurš ir tieslietu ministrs sekretārs, ir īpaši saprātīgs cilvēks, no kur var sagaidīt to, ka viņš spēja paredzēt, ko ietver šis likums. Es atvainojos, vai šis sekretārs rakstot ar anonīmu vārdu, vai viņam joprojām par to ir jāatbild kā valsts sekretāram, vai viņš ir kā jebkura persona? Godātā tiesa, mūsu pozīcija ir tāda, ka valsts amatpersona jebkurā savā darbībā joprojām saglabā savu amatpersonas kapacitāti, un pat, ja tā nebūtu viņas tieši kā amatpersonas darbība, kurā gadījumā šajā situācijā ir iespējams paredzēt, ko tieši nozīmē likums. Jo, respektīvi, likums paredz atbildību par terorismu, par aicināšanu uz terorismu. Un kaut arī... Sakiet, lūdzu, bet vai tas nav tā, ka tieši tā personas ietekme konkrētajā gadījumā ir spēcināta ar faktu, ka cits cilvēks zina, ka viņš ir politiķis, respektīvi tie zina, tas ir tas, par ko es esmu ievēlējis, viņš ir labākā situācijā, lai izvērtātu, kas notiek, un man būtu jāklausās tajā, ko viņš saka. Bet konkrētajā gadījumā viņš, tā kā kolēģi teica, neviens jau nezina, ka tas ir tieslietu ministra sekretārs. Tā kā tas varētu būt arī, ja kurš indivīds varbūt no bibliotēkas rakstīt komentārus. Godātā tiesa, kurā gadījumā ir jānorāda uz 2 būtiskiem apstākļiem. Pirmkārt, bija norādīts, ka publika
publikā plaši uzskatīja, ka šī konta lietotājs kurā gadījumā ir amatpersona, kaut arī nezināja, ka tas ir konkrēti Umanīkungs. Un otrkārt, arī pats Umanīkungs norādīja savā kontā to, ka viņš ir persona, kurš stāsta patiesību no varas kuloāriem. Respektīvi, viņš jau pats identificējās ar šo savu varas pozīciju un kā tāds no viņa varēja sagaidīt gan to, ka viņš spēja paredzēt likumu, gan arī attiecīgu atbildību, uz ko es norādīšu tālāk savā pieteikumā attiecībā uz samērīgumu. Varbūt jūs īsumā varētu ieskicēt, viņš arī savā profilā norāda, ka viņš ir politisks dzejnieks. Vai tad tas neliecina, ka viņš tomēr ir tā kā jogredis vai kaut, kad viņam būtu piemērojama tā pati aizsardzība, kas jebkuram māksliniekam? Jebkurā gadījumā godātā tiesa pat mākslinieciski izteikumi, pat joki neatbrīvo no atbildības par aicināšanu uz vardarbību, kā piemēram jūs iepriekš norādītajā lietā Lieroja pret Franciju atzina Eiropas cilvēktiesību tiesa. Šajā gadījumā izmantoja joku par to, ka visi par to sapņoja, Hamas to izdarīja, un ar šo izteikumu autors aprakstīja 11. septembra notikumus Ņujorkā. Tiesai nešķiet, ka tas ir smieklīgi, un arī šajā gadījumā šie Umanīkunga izteikumi nav smieklīgi. Un tāpēc es varbūt šajā brīdī vēlētos pievērsties tām, kādēļ ierobežojums bija samērīgs, kādēļ tas bija nepieciešams demokrātiskā sabiedrībā, un vispirmkārt uz to norāda jau pašu izteikumu saturs, uz kurš šobrīd es vēlētos citēt. Piemēram, godātā tiesa ierakstā numur 4 Umanīkungs ir teicis: vēl viena pamiera diena tuvojas. Būtu žēl, ja šie necilvēki no mūsu teritorijas maģiski pazustu. Kā būtu? Es domāju, kur? Es atvainojos, Riget, šis jūs citātais ieraksts, jūs vēlaties tieši vai netieši iedrošinājums, un tas ir kāds pamudinājums? Pamudinājums veikt, gatavoties vai ierosināt terorātus? Godātā tiesa, šo varētu uzskatīt par netiešu pamudinājumu uz terorisma veikšanu, teroristisku darbību veikšanu. Taču jebkurā gadījumā tas ir pamudinājums gan uz terorismu, gan uz vardarbību, jo konkrēti ir norādīts, ka uz to, ka šie necilvēki, to domājot brināņi, kas ir minoritāte Omērijā, ja šie cilvēki pazustu, un tad tiek izmantot divi izteikumi. Pirmais, kas ir kabum, un otrais puf, ar ko pat saprātīgs cilvēks no malas lasot, var šos vārdus interpretēt kā sprādzienu atveidojumu. Un tādēļ abi šie vārdi būtībā saistās ar vardarbību un ar terorismu. Un turklāt godātā tiesa ir jāskatās arī uz pārējiem Umanīkunga ierakstiem. Šeit tas, kurš saskata to problēmu, tiesa sacīs, kad mēs runājam par aicinājumu uz terorismu. Tāpat laikā likums nevienā vietā nedefinē, kas ir terorisms. Respektīvi, ir nepieciešams specifisks nodoms aicināt konkrētu darbību, kas ir terorisms. Tāpat laikā neviens nav pateicis, kas tas būtu. Jo piektīsiet, ka vārdarbību kā tādu mēs varētu nošķirt no terorismu, vai ne? Tad šī konkrētajā gadījumā kādēļ tad mēs varam prezumēt, ka Mister Umanī vajadzētu sodīt par kaut ko tādu, ko mēs tad īsti nezinām, kas tas tāds ir. Godātā tieši šajā brīdī mums ir jāņem vērā konkrētais konteksts Omērijā, un atbildētājs vēlas patiesībā iebilst pieteicēju apgalvojumam, ka bija nepieciešams definēt, ko nozīmē terorisms, jo šajā konkrēti Omērijas teritorijā, kā ir zināms, regulāri notiek vardarbība, regulāri notiek terorakti. Un šis likums bija speciāli pieņemts kā atbildes reakcija uz teroraktiem Omērijā. Tātad ir skaidrs saprotams, ka vismaz Omērijas iedzīvotāji ir skaidrs, ko šis likums ietver. Un turklāt arī starptautiskā līmenī terorisma izpratne par šī jēdziena būtību ir vienota izpratne, ko pierāda vairākas, piemēram, ANO drošības padomes rezolūcijas. Un šajā konkrētajā situācijā, atbildot uz jautājumu par to, vai bija nodoms Umanīkungam tiešām aicināt uz terorismu, kaut arī pieteicējs norādīja, ka nevar konstatēt nodomu, atbildētāji ieskatā šāds secinājums ir nepareizs. Jo visu, ko Umanīkungs ir darījis, liecina par to, ka viņam bija nodoms aicināt uz vardarbību. Konkrēti, viņš bija brīdī, kad vienam no viņa komentāriem, konkrēti ierakstam numur 5, atbildēja lietotājs ar vārdu naktsargs.
šis lietotājs teica, slepenais, paštaisnais, es dzirdu tevi skaļi un skaidri. Tātad cilvēks, kurš sevi asociēja ar Omērijā zinām teroristisku organizāciju, atbildēja Umanī kunga ierakstiem. Un tā vietā, lai norobežotos no šiem teicieniem un lai pateikt, ka šie teicieni nav domāti nopietni, Umanī kungs izdarīja tieši pretējo, viņš atbildēja ar dievpalību. Tas nozīmē, ka viņš patiesībā atbalstīja šī naktsarga izteikumus un vēl jau vairāk apstiprināja to, ka viņa teiktais ir nopietni uztverams. Es drīkst lūgt jūs precizēt, tad no šiem komentāriem norādiet precīzi, kuri ir tie vārdi, kas jūsuprāt pauž šo pamudinājumu veikt terora aktus. Konkrēti, visprecīzāk to dara ieraksts numur 5, kurā ir teikts, dariet savu tiesu, lai attīrītu Omēriju. Jūsu valsts jums pateiksies un piedos jums. Jā, konkrēti šie vārdi ir aicinājums veikt šīs darbības. Labi, par to otrā mēs vēl varētu padiskutēt, bet teiksim par pēdējo. Jūs notiesājat Mr. Manī par visiem komentāriem. Pēdējais ieraksts ir 2 vārdi ar dievpalīgu un 1 gads cietumsods. Tātad, kur ir šajā pēdējā komentārā mēs varam saskatīt aicinājumu terorismu? To var saskatīt tajā faktā, ka kā jau es norādīju iepriekš, kaut arī Umanī kungam šajā brīdī bija dota šī iespēja pateikt konkrēti, ka tas, ko viņš saka, ir tikai uztverams nenopietni kā joks. Tieši pretēji viņš apstiprināja visu iepriekš teikto un apstiprināja to, ka viņš atbalsta šo cilvēku, kurš sevi asociē ar Omērijā zinām teroristisku organizāciju. Godātā tiesa, ja mēs tik skrupulozi skatītos uz katru atsevišķo vārdu un tādējādi pateikt par nevienu no tiem nav iespējams piemērot atbildību par terorismu, tad būtībā mēs varētu pateikt, ka mēs padodamies vispār cīņai ar terorismu internetā. Kaut arī mūsdienu situācijā zināms, ka tādas teroristiskas organizācijas kā piemēram ISIS savus sekotājus vervē tieši interneta vidē, piemēram tādās platformās kā Twitter. Un tas mūs noved pie paša galvenā, kas ir jāņem vērā šīs lietas izvērtēšanā. Tajā, ka Umanī kungs savus izteikumus nevis pateica saviem tuvākajiem tieši, godātā tiesa, es redzu, ka mans laiks ir beidzies, vai es drīkst palūgt vēl papildus minūti? Jā. Paldies. Tātad Umanī kungs savus izteikumus ierakstīja Twitter platformā, kas ir vispopulārākā komunikācijas platforma visā Omērijā. Un vēl piedāvām ir zināms, ka viņa kontam bija 800,000 sekotāji. Un atsevišķi no viņa komentāriem, piemēram, 4. komentārs tika pārsūtīts 4,000 reižu. Un tas nozīmē, ka viņa komentāri tika vairāk kārt izlasīti, tika vairāk kārt atbalstīti un izplatīti vēl tālāk. Tagad šī piebilde, lai attīrītu Omēriju bez norādes, no kā attīrīt, konkrēti nenorādot šo mērķi, vai jūs, prāt, tas ir pietiekams pamats, lai apgalvot, ka cilvēks vērs savu runu pret brīnāņiem? Jā, godātā tiesa, jo ņemot vērā iepriekšējos ierakstus, piemēram, ierakstā numur 4 teikts, ka šie necilvēki, būtu labi, ja šie necilvēki pazustu no mūsu teritorijas, un arī iepriekšējos ierakstos, kas gan nav, par kuriem Umanī kungs netika notiesāts, viņš vairāk kārt vērsās tieši pret brīnāņiem. Paldies. Varbūt jūs īsumā varētu atbildēt uz pieteicēju argumentu par to, ka likums neparedzēja soda augstākās robežas, kad faktiski viņš nevarēja paredzēt jebkādu sodu, kādu viņš saņems. Godātā tiesa, pirmkārt, sodu politika ir izteikti valstu kompetencē, to Eiropas cilvēktiesību tiesa ir atzinusi vairākās lietās. Un, piemēram, savā lēmumā par bundus pret Turciju, Eiropas cilvēktiesību tiesa pateica, ka patiesībā ieslodzījums pat vairāku gadu ilgumā var būt samērīgs sods par aicināšanu uz vardarbību. Un tā kā šīs lietas konkrētajos apstākļos mēs nevaram skatīties tikai abstrakti, ka bija likums, kurš atļāva notiesāt, un tas vien nozīmē, ka šis ierobežojums nebija atbilstošs. Mums ir jāņem vērā, ka piemērotais sods konkrēti šajā gadījumā tas ir 1 gads par nodarību, kas tika veikts ietekmīgākajā izteiksmes platformā, kas mūsdienās pastāv internets.
Pēdējais jautājums, izmantojot iespēju iespēju, vai jūs prāt tas, ka pēc šiem ierakstiem un saraksts Twitter kontā nesakoja kādas akcijas, izņemot protesta akcijas, kas bija miermīlīgas, kas noprotu bez vardarbības pielietošanas, ir šajā kontekstā kāda sarakstos tverams kā aicināšana uz teroraktu, gatavošanu un realizēšanu. Respektīvi, vai izpildā šī likuma prasība, kad tiek pamudināts un tas arī realizējās beigās. Godātā tiesa, kā jau tiesnesis norādīja iepriekšējai pieteicēju pārstāvim, Eiropas cilvēktiesību tiesa ir vairāk kārt atzinusi, ka nav nepieciešams valstī sagaidīt brīdi, kad tiešām iestājas vardarbības sekas, piemēram, lietā Vona pret Ungāriju. Eiropas cilvēktiesību tiesa secināja, ka pati būtība sodīt par aicināšanu uz vardarbību, pati būtība par sodīt par aicināšanu uz terorismu ir novērst situācijas, pirms šī vardarbība iestājas, nevis sagaidīt, kamēr tiešām iestāja tos vardarbīgas sekas. Un tādēļ godātā tiesa atbildētājs lūdz tiesu atzīt, ka Omērijas valstī nebija jāsagaida, kad iestājas reāla vardarbība, un konkrētajos apstākļos bija pamats un bija attaisnojums notiesātu Manī kungu par viņa izteikumiem, un ka šī notiesāšana bija samērīga un atbilda vārda brīvības principiem. Paldies! Tagad tiks dots vārds pieteicējam un uzklausīsim repliku 2 minūšu garumā. Godājumā tiesa, pēc tam, kad esmu noklausījusies atbildētāju pārstāvja pieteikumu, būs 2 punkti, kurus es norādīšu savā replikā. Pirmkārt, par naktsarga atbildi, un otrkārt par to, kas spriedze Omērijā pastāvēja jau ilgstoši. Tātad, pirmkārt, runājot par naktsarga atbildi, tā neko nepierāda. Pirmkārt, tādēļ, ka šī 5. ieraksta nozīme nav skaidri izsecināma no tā burtiskā teksta, un otrkārt, pat tad, ja mēs varētu pieņemt, ka tas ir potenciāls aicinājums uz vardarbību, lietā nav pierādījumu par to, ka šis Twitter lietotājs naktsargs patiešām ir šīs teroristiskās organizācijas pārstāvis. Varbūt viņš ir vienkārši liels seriāla troņu spēles fans un saprot šī autora dīvaino humoru izjūtu. Otrkārt, spriedze Omērijā pastāvēja jau ilgstoši, tādēļ vardarbības draudi pastāvēja neatkarīgi no pieteicēja izteikumiem. Atbildētājs nesniedz nekādus pierādījumus, kas ļautu secināt, ka pastāv tieši cēloņa sakarība starp pieteicēja izteikumiem un faktisku vai potenciālu vardarbību. Ieraksti internetā ir pieejami jau kopš 2014. gada, kā mēs redzam no lietas apstākļiem, un no publicēšanas laika līdz pat šim brīdim nav bijuši par iemeslu nekādai vardarbībai. Tādēļ nebija nekādas nepieciešamības saukt pieteicēju pie krimināla atbildības apstākļos, kad nepastāv tieši vardarbības draudi. Nobeigumā vēlētos citēt Džordžu Orvelu, kurš teicis, ja brīvība vispār kaut ko nozīmē, tā nozīmē tiesības teikt cilvēkiem to, ko tie negrib dzirdēt. Paldies! Paldies! Tagad tiks dots vārds atbildētāju pārstāvim. Atļaušos norādīt, ka atbildētājs savā atbildē uz repliku drīkst izmantot un atbildēt tikai uz tiem argumentiem, ko ir izvirzījis pieteicēju pārstāvis. Lūdzu. Godātā tiesa, atbildē uz pieteicēju norādīto replikā. Es vēlētos vērst uzmanību uz to, ka pirmais arguments, uz ko pieteicējs norādīja, to, ka nav pierādīta šī naktsarga identitāte, lai piedāvājuma pieteicējs atļāvās šajā lietā ienest joku, ka iespējams naktsargs bija tikai Game of Thrones fans. Tas būtībā tas norāda uz pieteicēju attieksmi pret šo lietu kopumā. Uz to, ka nepietiekami, ka pieteicējs būtībā uzskata, ka ir iespējams jokot par tādām lietām kā aicināšanas vardarbību, par to, ka ir iespējams jokot par tādām lietām kā aicināšanas terorismu, taču godātā tiesa ir jāsaprot, kurā brīdī šī joki vairs nav smieklīgi un kurā brīdī šie joki tiek vērtēti kā tādi, kas prasa atbildību, kā piemēram Eiropas cilvēktiesību tiesa norādīja lietā Leroy pret Franciju. Un šajā gadījumā
Tas mums noved pie pieteicēja otrā argumenta attiecībā uz vardarbību Omērijā. Kaut arī, jā, mēs atzīstam, ka vardarbība Omērijā pastāvēja jau iepriekš, tas nekādā veidā neizslēdz to, ka Omērija var piemērot atbildību un it īpaši ņemt vērā to, ka šis konteksts pastāvošā vardarbība nozīmē, ka arī cilvēkiem, kas īsteno savu vārdu brīvību, ir jārīkojas atbildīgāk. Tādās sasprindzinātās situācijās, kā situācija Omērijā, līdzīgi kā tas bija lietā Zana pret Turciju, var liecināt, ka sociālais klimats valstī ir pamatojošs iemesls, kāpēc var notiesāt par aicināšanu uz vardarbību. Un šajā gadījumā es vēlētos atgādināt to, ka traģiski notikumi pasaules vēsturē bieži vien ir radušies nevis ar darbībām, bet ar vārdiem. Piemēram, Aušvic uzcēla nevis ar ķieģiem, bet ar vārdiem. Paldies, godātā tiesa. Paldies pieteicēju pārstāvjiem, paldies atbildētājiem. Vērtīgi argumenti. Šobrīd tiesa iet apspriesties. Paldies. Paldies.